Uzmanieties no maitām, kas seko propagandai. Covid afēras laikā man, Marekam Markus, tika nolaupīti mani bērni, kādai bezsirdei darot to, ko tai liek Covid šizoīdu institūcijas. Tagad pienācis laiks, kad Kristīna Kārkliņa, dzimusi Ruģele, ne tikai apmeloja mani ar sabiedrotajiem morāliem kropļiem un legalizēja ilgstošo savu palaistuves dzīvesveidu ar muzikantu Kasparu Kārkliņu, dzīvojošo Ogres pusē, bet arī, izmantojot to, ka mani bērni ir arvien mazi, tiek slēpti no manis pret bērnu un pret manu gribu. Viņa jau ilgu laiku cenšas legalizēt manu bērnu nolaupīšanu, saziņas saskarsmes ar bērniem liekšanu, kas faktiski notiek no 2020. gada decembra. Brīdinu pārējās Latvijas ģimenes, vēl tolaik, kad dzīvoju kopā ar Kristīni, atceros, viņa deva daudz mājienu par to, ka grib adoptēt bērnus un ir sapinusies ar citām salašņām, kas arī nodarbojas ar bērnu tirdzniecību. Viņai adopcijas interese, tas ir peļņas projekts. Viņa pati apstiprināja savu nolādētās būtības aprēķinu dabu. Kam vēl tiks laupīti bērni, ja šādām čekistu slampām ļauj uzdarboties? Pieminēšu, ka daudzi no mūsdienīšiem, kas ir dzirdējuši manu bērnu stāstu, izvēlās šo visu noignorēt. Taču tas notiek līdz tam laikam, kamēr tas neskar vai neskars viņus pašus.